Tā. Mikrofonā jārunā? Jā, labi. Labdien! Man tiešām ir prieks redzēt tik daudz skolotājus. Man pietrūkst skolotāji, godīgi sakot. Un, jā, tā man palūdz šodien pastāstīt par sociālās uzņēmējdarbības kā teikt, attīstību, virzību šobrīd un kas, teiksim, notiks tuvākajā nākotnē. Un tieši vakardien beidzās arī sociālās uzņēmējdarbības fórums, kas Latvijā notiek jau 6. gadu, bet šobrīd viņš kļūst aizvien aktīvāks un tagad arī starptautisks. Un, protams, man ir sava personiskā pieredze, jo es esmu sociālā uzņēmēja. Un kā es arī, protams, formā jaunumus arī esmu iekļāvusi šajā prezentācijā. Un, jā, tātad par pulti. Tā, uz priekšu. Tā, diezgan daudz teksta, jā, bet principā, kā jau jūs visi zinat, tad sociālā uzņēmējdarbība kļuva aizvien aktīvāka Latvijā tieši tāpēc, ka krīze darīja savu, un cilvēki sāka domāt gan, kā radīt kaut ko tādu, lai paši varētu sevi nodarbināt, savus tuvākos nodarbināt, palīdzēt viens otram, un ir visādas iniciatīvas, bet, teiksim, tādi pētījumi konkrēti līdz šim nebija, un tad Centrālā statistikas pārvalde kopā ar Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameru veica pētījumu un prezentēja rezultātus. Tie rezultātus prezentēja vasarā. Un balstoties, teiksim, uz šiem, tie ir tādi aprakstošie pētījumi par reālo situāciju, kas ir Latvijā. Tātad te var redzēt, ka principā, kas ir konstatēts, ka trūkst vēl aizvien tā kā sociālā uzņēmējdarbība ļoti, ļoti jauna forma. Jūs paceļat roku, kuri zina, kas ir sociālais uzņēmums un uzņēmējdarbība? Tāda. Jā, pusē ir nojausma, puse zina. Labi. Un kāds zina, kas ir definīcija, kas ir sociālais uzņēmums? Plus mīnus. Labi. Un, jā. Tātad, principā, sabiedrībai trūkst izpratnes. Man personīgi arī kā uzņēmējiem saprotu, ka tagad ar savu uzņēmējdarbību es audzinu gan savus klientus, gan sabiedrību kopumā es informēju. Tālāk nākamais, jā, ir statistiskie dati tika iegūti, ka tikai 3% Latvijā ir sociāli uzņēmumi, kas ir potenciāli sociāli uzņēmumi. Mans personīgais viedoklis, ka ir mazāk, jo viņu aplēsē bija ņemti virs 40 000 ekonomiski aktīvie uzņēmumi. Attiecīgi, sarēķinot matemātiski, sanāk, ka ir virs 1200 sociālajie uzņēmumi Latvijā. Par tik daudz personīgi es neesmu dzirdējusi. Es uzskatu, ka ir mazāk. Es domāju vienkārši, ka tur jāskatās, kā ir jāliek tas nākamreiz statistikas tas kritēriju rāmis, lai tiešām uzzinātu īsteni. Bet varbūt arī ir arī daudz uzņēmumu, ka viņi vēl paši nezin, ka viņi ir sociālajie. Ka viņi nodarbojas sociālo uzņēmējdarbību. Tāda arī ir daudz talanti. Arī tagad tika prezentēti. Un viņiem tika pastāstīts, ka viņi ir. Viņi saka, jā, paldies. Tā tad arī par veidiem ir, mēs vēl tālāk arī runāsim par kādi ir tie sociālo uzņēmumu veidi, bet principā tas, ka Latvijā viņi vairāk ir vērsti uz sociālo problēmu risināšanu, piedāvājot pakalpojumus vai attiecīgi ražojot produktus, kur nodarbina atstumtās grupas, nevis tā kā uz peļņas reinvestēšanu. Ja? Tā ir tāda, tāds... Kā arī vēl no tiem statistikas datiem bija saprotams arī, ka sociālajie uzņēmumi tie ir praktiski lielākā daļa mikrouzņēmumu. 70% ir līdz 9 darbiniekiem, attiecīgi 20% ir līdz, ja es nemaldos, līdz 40 darbiniekiem, un tad pārējie bija, teiksim, 1 un 2 bija tādi, kuriem bija virs 250 un virs 500 darbiniekiem. Ja? Ir viens tāds uzņēmums, kuram ir 800 darbinieki Latvijā, sociālais uzņēmums, arī tāds mums ir. Par to mēs vēlāk arī stāstīsim. Kas vēl Latvijā notiek? Ir tā, ka principā vācot šos datus un pētījumu, tikas atrastas 36 dažādas definīcijas, kas ir sociāla uzņēmējdarbība. Un principā Latvijā mums arī nav
teiksim, likumdošanas, nav regulējumi, kas nosaka, kas ir sociālais uzņēmums, kādas ir tās formas un, teiksim, kādi varētu būt potenciāli atbalsta instrumenti no valsts pašvaldību puses. Un tā kā mums arī tas nav, katrs dara kā māk, ir dažādas formas šobrīd un dažādas modifikācijas. Un, jā, un arī tā kā trūkst arī, protams, ir dažas sākt vispār kā startupam vai jaunam uzņēmumam vienmēr ir grūti ar, teiksim, sākuma kapitālu un starta investīcijām. Un pagaidām arī trūks šādu piedāvājumu, kas varētu dot, lai gan ir mazākās formās, ir iespējams arī no radošajām industrijām vai no bija arī Sorosa fonda tāds projekts Brigāde, viņš tagad šobrīd ir cieta, kā, nu, trūkstās tiešām, jo sākt jau uzņēmumam tā ir grūti un sociālam uzņēmumam vēl grūtāk. Tā kā tās ir tās lietas, kas tika konstatētas šajā pētījumā, un tā kā šo pētījumu tad arī tālāk ņemtu, tā kā, nu, tos datus ir iespējams jau kaut kā interpretēt un domāt. Tāpēc par pašu sociālo uzņēmumu, tā kā tas ir par sektoru. Ir valstiskais, nu, tā kā publiskais sektors, un sociālais sektors un privātais sektors. Un sociālais uzņēmums, viņš ir kā tāds kā teikt, hibrīds, viņš ir īsti neiedarās nevienā no tiem, viņš ir modifikācijas dažādas, un ir tādi sociālai uzņēmumi, kas vairāk, kuriem ir arī finansējumi, nāk no dažādām vietām, ir ne tikai, nu, tradicionālā biznesa instruments viņi izmanto, bet ir izmanto subsīdijas, sponsorus, ir visādi veidi, tā kā viņš, nu, īsti, kā teikt, arī īsti cilvēki, kas nāk tiešām no biznesa vidas, sociāla uzņēmējdarbība, tā nav uzņēmuma, tas nav vispār, sociālais un biznesa neiet kopā, ja? Bet tā kā pieredze jau pasaulē un arī Latvijā sāk rādīt, ka tomēr ir šāda forma, un mēs par to runājam, mēs viņu arī gribam attīstīt. Un tātad par pašu vēl arī, teiksim, par šī arī schēma tā kā parāda, ir tiešām tādas ļoti izteikts labdarības, kas nodarbojas ar labdarību, un ir tādi tradicionālā biznesa. Un tad sociālajie uzņēmumi, viņiem var būt trīs formas, kā teikt, pa vidu. Ir tādi, kas ir reinvestē tikai savu peļņu, ir tādi, kas tiešām nodarbina šīs grupas, atstumtās, ražo produktus un tādā veidā atbalsta, un ir tādi, kas ir pa vidu vēl gan nodarbina grupas, gan arī reinvestē peļņu. Tā kā tur ir tās modifikācijas arī pa vidu, un principā paša tā sociālā uzņēmuma mērķis jau pašā pamatā tā nav gūt peļņu, bet tā ir tā misija, tas ir tas mērķis, kāpēc viņš ir radīts tieši šīs sociālās problēmas vai vidas problēmas risināšana. Tā ir tā galvenā atšķirība, kā mērķis nav tikai peļņa, bet problēmas vai problēma risināšana. Un tātad šeit arī tā kā pasaulē jau Muhameds Junus jau tie gramīdu principi 6 ir uzrakstījis 83. gadā, kad man bija 2 gadiņi, jau bija šie principi. Es neko par to nezināju, protams, tajā laikā. Es esmu sociālā uzņēmēja 1,5 gadu tikai, tā kā es esmu arī jauns putns šajā nozarē. Un tur ir šie principi, un blakus ir definīcija, kas tika tā kā uzrakstīt tāds melnraksts šī pētījuma ietvaros, kas tad varētu būt šī definīcija priekš Latvijas tā kā biznesa un apstākļiem, kas varētu būt tā sociālā uzņēmējdarbība. Tātad tas ir uzņēmums un veic uzņēmējdarbību un risina šo sociālo problēmu. Šeit nav minēts nekas par vidi, bet principā tas arī tas vēl ir izstrādes procesā un tas tiks iekļauts arī vēlāk. Tā kā es parasti īsumā saku tā, ka ar biznesa instrumentiem tiek risināti sociālās un vai vides problēmas. Tas ir tas īsākais, ko es saku, jo teiksim, arī ja ir sociālais uzņēmums, un viņš nedomā vispār par vidas problēmām, tad viņš bišķiņi krīt ārā jau. Tā kā tur ir jābūt tiem 3 biznesa, sociālā ietekme, pozitīva, ja? Nevis negatīva, un vidas, kā teikt, arī apzināšanās par vidas problēmām un tādām lietām. Lai gan, jā, tā kā tātad par vispār par to, kas notiek arī tā kā
Latvijā, Eiropā. Jūs jau zināt, ka 2014.–2020. gads Eiropas Savienībā arī sociālajai uzņēmējdarbībai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība un ir prioritātēs iekšā tieši ar aktivizēt sociālo problēmu risināšanu, izmantojot sociālo uzņēmējdarbību. Latvijai arī Latvijas attīstības stratēģijā šajos gados ir iekļauta šāda lieta, kā arī viena no prioritātēm. Un arī mēs parunāsim arī par tiem finanšu instrumentiem, kādi potenciāli tiek domāti. Un kas notiek Latvijā? Tad 2013. gadā tika dibināta jau darba grupa, ko administrē Latvijas Republikas Labklājības ministrija no 30 cilvēkiem. Es neesmu šajā darba grupā, es tā kā es plus mīnus vairāk varu atstāstīt un par to, kas notiek. Un jau no 13. gada notiek diskusijas. Cik es zinu, viņiem līdz pagājušā gada vasarai bija notikuši jau 5 sēdes, un tagad notikušas vēl. Principā tiek izstrādāti kritēriji, sagatavoti ziņojumi, un tas, kas ir noticis oficiāli, tātad Saeimā 14. oktobrī tika pieņemts, ka ir jāizstrādā šī koncepcija. Mēs kā sociālai uzņēmēji, mēs tiešām cerējām, ka tas viss notiks ātrāk, jo principā potenciāli Eiropas Savienības naudu piesaisti, kas ir, viņa varēja būt potenciāli no 14. līdz 20. gadam, tas ir 6 gadu periods, bet tagad ir tā, ka ziņojumam ir par sociālo uzņēmējdarbību tika pieņemts, ka ziņojums ir jāsagatavo līdz 18. gada 1. janvārim, un pēc tam tiks gatavots likumprojekts, kas arī noteiks šīs uzņēmējdarbības formas. Tas nozīmē, ka, principā es plānoju 19. gada beigās būs šis likumprojekts, un tad paliek 1 gads, kas ir sociālajiem uzņēmējiem, kas grib attīstīties, kas tiešām ir lieli un kuriem šīs, piemēram, investīciju piesaiste bija ļoti svarīga, jo, piemēram, tā kā tur solīja, ka būs iespējams 100% līdzfinansējums šiem uzņēmumiem. Tagad, tā kā mums ir jāizdzīvo līdz tam 19. gadam. Tā, un par pašu koncepciju, kas tur tiks ietverts iekšā. Tātad tas būs jauns tiesisks akts, jo sociāla uzņēmējdarbība netiks pabāzta apakšā ne zem vienas uzņēmējdarbības formas, tas būs jauns likumprojekts. Un tā kā tas ir. Un tiks noteikti atbilstības kritēriji. Pagaidām Labklājības ministrija izkristalizēja 3. Tas ir viens, ka galvenais ir tā misija, tas ir mērķis, sociālais mērķis, kā arī novērtējams kopīgs labums sabiedrībai. Otrais no kritērijiem ir tā. Ja ir pēļņa rodās, tad viņu vajag reinvestēt. Un trešais bija tas kritērijs, kas noteikts, ka pārvaldībā ir jāiekļauj arī savi darbinieki. Un tad ir, kā teikt, tādi ieteikumi, kas tā kā tie. Un, protams, ir atvērta tagad plaša diskusija. Arī pēc sociālajā uzņēmējdarbības fórumā mums sākās diskusija, kā viņi gaida vēl kritērijas tieši no sociālajiem uzņēmējiem un ekspertiem, kas vēl būtu jābūt tiem kritērijiem. Un vēl, kā teikt, arī kādiem jābūt tiem darbības principiem. Un pie darbības principiem ir principā, kas ir arī pasaulē jau pieredze, ka, piemēram, ir investors, tad viņš nevar cerēt ne uz dividendēm, bet viņš tikai dabū atpakaļ tik daudz naudu, cik viņš ir ieguldījis. Un tas ir, protams, labākajā gadījumā viņš dabū to naudu atpakaļ. Tad vēl pie tiem principiem arī tas, ka ir jāpievērš uzmanību tomēr šīs vides problēmu risināšanai. Un arī tā kā ir atvērta diskusijai, kā vēl mums ir jāpiedāvā. Tas, kas notika arī sociālajā uzņēmējdarbības fórumā, notika vienošanās, ka tiks dibināta sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kur viena no galvenajiem spēlētājiem būs arī, kas bija kādreiz Soros fonds Latvija, tagad viņi ir fonds Dots atvērtai sabiedrībai. Un kopiena iniciatīva fonds, tie ir 2 spēlētāji, ko mēs zinām, un tad tiek meklēta vēl organizācijas, kas varētu būt potenciāli, jo tur iet runa par finanšu piesaisti šās asociācijas izveidei. Un lai varētu efektīgāk un vieglāk risināt šo dialogu, kas ir starp uzņēmējiem un starp arī ministrijām, jo ministrijām arī ir tā kā, paralēli notiek arī
Ekonomikas ministrijā, sociāla korporatīvās atbildības, es nezinu, vai tas ir likumprojekts vai kādi noteikumi izstrādi. Tur mēs sapratām, ka principā ir komunikācijas problēma, un viņi ir jārisina. Tā asociācija ir ļoti labs veids, kā to darīt un risināt. Tā, un kā arī Labklājības ministrija un Finanšu ministrija arī stāstīja, tad viņi, protams, arī domā par papildus kaut kādiem risinājumiem, par potenciāli nodokļu, es ceru, būs mazāk nodokļi, bet to viņi, kā teikt, vienīgais, ka viņi teica, viņi nevar nekādīgi atbrīvot no sociālām nodokļu maksāšanas vai mazināt viņu, bet ir kaut kādi instrumenti, par ko viņi domā, kādā veidā varētu atvieglot. Kā arī tiks veidota datubāze un metodika, kā var vērtēt šos uzņēmumus, un lai tas viss būtu caurspīdīgi. Protams, es ceru, ka nebūs tā, ka es gribēšu būt sociālais uzņēmums, ka to kritēriju un maniem atbilstības kritēriju būs tik daudz, un tas labums būs tik maz, ka, ka es kā sociālais uzņēmējs teikšu, paldies, man nevajag to statusu, man tāpat ir labi. Ja? Tad redzēsim, kā tas viss izveidosies. Principā viss notiek procesā. Man personīgi ir žēl, ka tas tiešām līdz 19. gadam izskatās ievilksies, bet ministrijas solīja, ka viņi tomēr laidīs pilotēs projektus. Tas nozīmē, ka mēs nezinām, ko viņi vēl darīs. Viņi paši to nezina. No 16. gada viņi piedāvās, posmā no 16. līdz 18. gada vidum, viņi piedāvās kaut kādus potenciālos instruments vai projektu konkursus, tā kā viņi kaut ko piedāvās. Viņi nemācēja konkretizēt, kas tas būs, bet tas arī tā kā atvērs diskusijai, un tikai mums, protams, ir jāatrod, kā uzņēmējiem tikt līdz ministrijai un pastāstīt, kas būtu vēlamais variants un ko varētu atbalstīt. Ja? Protams, es runāju tādā veidā, ka it kā sociālai uzņēmēji izskatās visu laiku grib, kaut ko it kā prasa, bet manā gadījumā ir tā, ka mēs ar partneri dibinājām savu uzņēmumu. Mums bija tiešām tāds mērķis pierādīt, ka sociālā uzņēmējdarbība tā ir uzņēmējdarbība, ka tas ir bizness. Un, protams, ir nepieciešams tas, šobrīd mēs konkurējam ar citiem uzņēmumiem pilnīgi vienādi. Mums nav nekādu neatlaižu nekas, bet tas inkubācijas periods tomēr tā kā valsts iegūst šo, no valsts tiek noņemtas sociālais sloks, tad principā varētu kaut vai piedāvāt šo inkubācijas laiku, vai mīkstākus apstākļus sākuma posmā. Tie ir, teiksim, pirmie 2-3 gadi, kad arī jebkurš uzņēmums principā strādā ar zaudējumiem, un sociālajiem uzņēmumiem tas iet vēl grūtāk. Ja? Tagad par formām, kas šobrīd ir Latvijā. Šobrīd Latvijā ir gan uzņēmumi, gan arī nevalstiskās organizācijas. Nevalstiskās organizācijas ir lielākas, kas potenciāli viņi nodarbojās ar saimniecisko darbību. Protams, viņi mēģina regulēt, bet daudziem tā tomēr ir vairāk kā 50%. Tā kā, tur mums arī sākās Finanšu ministrija uzreiz noreģi. Un daži dabūja taisnoties, kāpēc viņi nodarbojas saimniecisko darbību, kur ir nevalstiskā organizācija. Bet tās formas ir šādas, bet tā kā pēc tam būs visiem jākļūst par uzņēmējiem, tad ministrijas domā, kā arī risināt, kā nevalstiskā organizācija varētu pāriet uzņēmumu statusā. Un tā kā tur arī vēl diezgan darbs darāms. Šobrīd, ko es esmu sapratusi, visizdevīgākā forma, ka ir kad nevalstiskā organizācija biedrība vai nodibinājums, un šī biedrība vai nodibinājums dibina savu uzņēmumu, un tad attiecīgi vai viņam var gan ziedot naudu, gan viņi var startēt Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā, piemēram, eksporta tirgus apgūšanās formā. Tā kā tā ir tā modifikācija. Mums šobrīd ir tikai uzņēmums, un tā kā mēs plānojam, mēs cerējam, ka 16. gadā jau būs kaut kādas iespējas kaut ko vēl kaut kā, tā kā kļūt jau par sociālo uzņēmumu oficiāli, bet tā kā tas nav, tad mums jādomā, kā līdz tam laikam izdzīvot. Ja? Jā, par Latviju ir tā, ka vēl aizvien, kā jau minēju, ir sabiedrība jāizglīto, un tādā ziņā man ļoti patīk, ka sociālajie uzņēmēji ir ļoti atvērti un ļoti komunikabli, un tas man patīk, ka kopā jau sāk veidoties šī kopiena, un arī vairāk cilvēku uzzina par šo uzņēmējdarbības veidu, un arī izvēlās attiecīgi vai pakalpojumus vai produktus, kas būtu sociāli atbildīgi. Un to var just, jo, piemēram, strādājot pat pusotru gadu, es jūtu, ka es esmu izaudzinājis jau klientus, kas pie manīm, kas sākumā novīpsnām, pēc tam viņi atgriežas kā klienti, kas ir ļoti patīkami. Un, tad līdz šim arī par, tā kā es minēju, atbalstu deva
Soros fonds ļoti daudz ko izdarīja Latvijā. Viņi, principā, visi sociālajie uzņēmumi, arī mēs dabījām starta grantu no viņiem. Ļoti daudz uzņēmumu izaug pateicoties šim fondam. Un, ko vēl es gribēju teikt par to, ka tagad arī pašvaldības ir aktivizējušās, un par ko man ļoti liels prieks, jo tas nozīmē, ka iedegās reģioni un iespējas. Jo tas ir tā kā es nezinu, vai panākts, vai notika vienošanās, ka pašvaldību radītie uzņēmumi nevarēs būt sociālai uzņēmumi, tad viņi attiecīgi ir ļoti interesēti sadarbībā ar sociālajiem uzņēmumiem veidot šo, kā teikt, vidi nodarbinātību sev apkārt reģionos. Un par to man ir liels prieks, un tagad jau arī mēs esam saņēmuši pāris uzaicinājumus no pašvaldībām, kas grib kaut ko darīt un grib konsultēties un grib aktivizēt vietējos cilvēkus, un par to man tiešām ir prieks. Un tagad es pastāstīšu par piemēriem sociālajiem uzņēmumiem Latvijā. Vai jūs zināt, kas ir HOP? Kāds zina? Tas ir sociālais uzņēmums, kas ražo riteņus, kas ir speciāli pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai senioriem. Principā tie ir 3 riteņi, viņi ir no mazāk līdz lielāku, un viņi pārdod viņu principā par pašizmaksas cenu. Un tas ir ļoti skaisti riteņi, un viņi tiešām ir maleči. Paši viņi sev subsidē, viņiem ir vēl viens uzņēmums, un tādā veidā viņi jau 3 gadus ražo šos riteņus un tirgo. Un viņu mērķis ir tā, ka viņi grib nevis eksportēt viņus, bet tiešām apmierināt visas vajadzības, kas ir Latvijā. Un tas ir tas viņu galvenais mērķis, jo viņu ritenis ir lētāks 3 reizes nekā, ko varētu importēt no ārvalstīm. Un, viņi strādā, un vakardien arī tieši viņiem bija tā kā prezentācija, un viņi meklēja iespēju, kā varētu, piemēram, šādu riteni pirkt līzingā cilvēku, un viņi atrada šādu partneri. Man par to arī bija tāds, ka mēs redzējām, kā notiek tas kontakts satikās uzņēmējs un sociālais uzņēmējs, un viņiem veidojās šī sadarbība. Tad bija viens no skaļākajiem, kā teikt, sociālajiem uzņēmējiem Latvijā, kas saistīti ar radošām industrijām, tas ir uzņēmums Mamu. Viņi nodarbina jaunās māmiņas, kas sēž mājās, kur šuj mājās šalles. Viņi arī ir blakus projekti bijuši, ka viņi mēģina arī taisīt uzņēmumu papu, piemēram, kad vectētiņi mājās taisa pakaramos vai pina grozus vai vēl kaut ko te, kā viņi arī darbojās vēl aizvien ir spēlētāji šajā jomā. Tālāk, tas ir lielākais mūsu sociālais uzņēmums. Zinat, kas tas ir? Tie ir samarieši. Viņi gan ir nevalstiska organizācija, bet viņiem ir 800 darbinieku. Un šis ir unikāls projekts, ko principā dizainēja pats Soros. Un samarieši viņu izpildīja. Šo mašīnu sauc par laimes māju vai laimes namiņu. Pašvaldības pērk šo pakalpojumu, un šajā mašīnā ir viss nepieciešamais, kas vajadzīgs, lai apkoptu vecus vientuļus cilvēkus, izmazgātu viņu drēbes, apkopt viņu pašu, apgriezt nagus, visu, ko vajag izdarīt. Un šāds busiņš braukā reģionās pa laukiem un apkopj šos cilvēkus. Kas arī ir ļoti veiksmīgs piemērs, kā pašvaldība noņem no sevīm sociālas aprūpes slogu un attiecīgi sociālais uzņēmums strādā. Viņš piedāvā ļoti kvalitatīvu pakalpojumu, tāpēc, ka tas ir, tā ir uzņēmējdarbība. Un uzņēmējdarbība parasti konkurē un mēģina piedāvāt kaut ko labāku. Ja? Tas ir, man par šo projektu ir liels prieks, tāpēc, ka kaut kas tāds notiek arī Latvijā. Pašvaldība maksā. Jā, pašvaldība maksā. Pašvaldība pērk šo. Šis Woolly Organic, viņi nodarbina, kā jums liekas, kas viņus šuj? Viņus šuj neredzīgi, vārredzīgi cilvēki šīs mantiņas. Tā kā ir arī šāda veids uzņēmums Latvijā, un viņi sākumā sāka ar lācīšu filcēšanu, bet viņi jau ir nonākuši līdz šūtām mantiņām, un viņiem arī šis turpina. Viņi arī spēlē kādus 4 gadus. Tālāk es pastāstīšu par Ludi. Tas ir kā teikt, mans uzņēmums un mans partners uzņēmums. Es pastāstīšu, kāpēc radās Lude.
Luda radās tāpēc, ka mēs mīlam savas mammas. Tas ir, jo es saskāros ar to, ka mana mamma nonāca sasniedz pensijas vecumu, un viņa vairs nevarēja ne emocionāli, ne fiziski strādāt. Turpināt viņa strādāja bērndarzā un nebrauc pie manī pieskatīt manus bērnus. Man tas nebija izdevīgi, protams, jā. Tad es izdomāju, ka kaut kas jādara šajā lietā. Zanes mammai, manai partneres mammai, viņai atkal beidz darba gaitas, un līdz ar to sociālā vide pilnīgi apstājās. Nebija vairs jēga kaut kur iet, kaut kur tā, un principā visu dienu varēja pavadīt pidžamā mājās, un Zanē tas arī nepatika, ja? Tā kā mums un mums bija jau, kā teikt, pienācis savs briedumu gadi, kad mēs gribējām startēt paši ar savu uzņēmumu, veidot to uzņēmumu ar tādiem kritērijiem, kā mēs gribam strādāt, kas mums ir svarīgs, un tā kā mēs kopš bērnības, mēs esam bērnības draudzenes, arī no 3 gadu vecuma, mums vienmēr bijis kaut kā tāds, pasaules glābšanas sindroms, bet, kaut kā tā to varētu noteikt, un tad mēs arī radījām šo uzņēmumu. Un par mūsu uzņēmumu, tad mēs izdomājām, ka mēs gribam strādāt ar senioriem. Tad mums vajadzēja izdomāt, ko ar viņiem darīt. Tad mēs meklējām, vai tas būtu pakalpojums, vai tas būtu produkts, ko viņi varētu ražot. Mums kaut kā atnāca, kā tā varētu būt aušana. Viņi varētu pārkvalificēties, un mēs atradām ekspertus. Mums ir aušanas eksperti, kas ir ar grādu darbā ar senioriem un krāsu terapiju, un sadarbojoties ar sociālo zinātņu fakultāti Stradiņos, viņiem ir katedra, kas nodarbojas ar sociālo aprūpi, un mēs veidojām, meklējām pašu produktu, ko varētu taisīt, kas būtu atbilstoši viņu motorikai, fiziskajām, lai viņi fiziski varētu pastrādāt, un tad mēs likām, kā teikt, mums bija tie dotie, un mēs veidojām šo savu biznesa modeli. Un kas arī, ko es varu teikt, ka katrā sociālā uzņēmumā viena no lielākajām tas ir unikālā lieta, kas ir biznesa modelis, kā tu strādā. Mēs viņu, protams, mēs sapratām, ka mums ar Zani tā kā es esmu vairāk eksaktais projektvadība, viņa ir filozofijas grāds un PR speciāls. Mēs arī sākām nesaprasties, un ko es varētu jums visiem ieteikt, kā veidojiet mēs arī sākām, mēs tīri nejauši, mēs atradām platformu, kādā veidā mēs varam saprastīt. Mēs izveidojām biznesa canvas modeli. To gan visās tagad biznesa skolās obligāti apgūst, bet es uzskatu, jūs varētu paskatīties biznesa canvas modelis, un viņu ļoti dara skolniekiem arī mācīt, tāpēc, ka tas ir uz vienas lapas, kur tu uzraksti, kas ir tavs vērtību piedāvājums, kas ir tavu partneri, kas ir tavs produkts, kā tu viņu pārdosi, kā tu kontaktēsies ar klientiem, kāda tev būs atgriezeniskā saite. Un tas ir uz vienas lapas uzrakstāms teksts, un tas tev ļauj sakārtot savas domas. Un tādā veidā mēs arī sapratāmies ļoti lieliski ar Zani. Un tātad mēs skatījāmies mums ir seniori, kolosāls resurs. Un, protams, tad mēs arī ievācām statistiku. Izrādās, ka mums Latvijā ir jau 29% pensionāri. Ne tikai seniori, bet pensionāri, kuri jau saņem no valsts šo pensiju. Tas ir, iedomājieties, tā ir 3. daļa Latvijas principā, kas tiek subsidēta no ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem. Tātad, un tad mēs vēl izdomājam, aužam, tātad aušana, un izdomājam, kāpēc neaust viņu no potenciāliem tekstilu atkritumiem. Aužam, kāpēc ne? Un mēs domājām sākumā, ka tā joma jau Latvijā ir pārņemta, bet izrādās mēs esam, kā teikt, pionieri arī šajā lietā. Un mums, piemēram, tagad piegādā Lauma un Rosme savas mežģīnas, un mēs no mežģīniem aužam paklājus, ja? Ļoti ekskluzīvi. Un tātad par mūsu īpašo darba spēku es tiešām biju pārsteigta par senioriem. Viņi ir tāds resurs, jo viņiem nav jāmāca, kā strādāt, viņiem nav jāmāca, ka viņiem ir jābūt darbā laicīgi. Viņiem, principā, viņi ir kolosāli, viņi ir atbildīgi. Viņi vienmēr 2 dienas ātrāk pabeidz darbu, nekā ir pasūtījumā vajadzīgs. Viņiem ir kolosāls komunikācijas prasmes. Principā mums nav vajadzīgs, ja mums ir atvērta darbnīca, mums nav vajadzīgs pārdevējs. Tāpēc jebkurš, kas ienāks, viņš tiks ierauts. Tā patīkam. Viņi māk atrast kontaktus. Es tiešām esmu pārsteigta, un tagad šobrīd mums Ludē strādā aktīvi 5 darbinieces, tātad es esmu iegūst sev 5 citas mammas, ja? Un es esmu jau pāri tam vecumam, kad man tracināja, kā teikt, ka tev dod padomus, man tagad ļoti patīk. Tas pilnīgi, es godīgi sakot, es kaifoju no tā, ka viņām vienmēr ko pamācīja. Man tas ļoti patīk. Un, jā. Tas ir mūsu īpašais darba spēks, un mēs viņu saucam par dāmām. Ja? Un šobrīd tur stēlēm tiek augsts arī mežģīņu balts paklājs, ko mēs nosaucām, ka tas ir īpaši līgavas dāvana, ja? Vīrmāts dāvana līgavai.
Tā, tie ir mūsu produkti, ko mēs šobrīd aužam. Mums ir jau 7 paklāja līnijas, ko mēs aužam kā standarts, un mēs strādājam uz individuāliem pasūtījumiem. Šobrīd ir tā, ka jau 40% mēs eksportējam. Tālākā vieta ir Austrālija, kur ir aizlidojis jau paklājs. Un, mēs nepārdodam daudz paklājus. Mums nav jāpārdod, jo mēs jau biznesa modelī iekļāvām to, ka mums, lai mēs būtu pašpietiekami, mums jāpārdod 40 paklāju mēnesī. Šobrīd mēs tik daudz nepārdodam, tāpēc, ka, kā jau jauns, nesam apguvuši attiecīgos tirgus, bet principā tas ir modelis. Un galvenais mūsu mērķis, lai mēs varam nopelnīt sev algas. Pagaidām mēs algas vēl sev nenopelnam. Mēs tagad varam nosegt sev benzīna izdevumus un, kā teikt, algas mēs nopelnam ar konsultācijām vai citiem papildus darbiņiem, bet principā mēs tagad esam 100% gludē iekšā, un tas ir mūsu mērķis gadu laikā uzaudzēt arī sev algas. Tās ir mūsu algas, bet darbinieki ir pilnībā nomaksāti, un ir mēneši, kad viņas arī nopelna vēl vienu pensiju, un kas notiek ar mūsu darbiniekiem? Viņas ir aktivizējušās, viņas ir sākušas iet uz sporta nodarbībām, iet peldēt. Ir, kas nodarbojās ar jogu, jo mēs sākumā iepazīstinājām ar jogu arī viņas mūsu darba vietā. Mums bija 4 jogu dienas, bet tagad tas ir bišķiņ tā kā, tur interesi zuda. Viena, piemēram, ir aizbraukusi uz Turciju, sakrāja naudiņu. Viņas iet uz teātriem, viņas mainās ar grāmatām, un viņām ir tā vide paplašinājusies. Mums arī ir viena krievalodīgā, kas tagad ir iemācījusies latviešu valodu beidzot savos 55 gados. Viņa sāk runāt latviski, pateicoties visai šai videi. Un mums arī no tuvējās kopienas nāk ciemos un socializējās seniori. Un, kā teikt, kā mēs saucam mūsu dāma ar lielāko briedumu, viņai ir 86 gadi, un viņa nāk pie mums un vienmēr ir tik aktīva brīvprātīgā, un mums nevar būt brīvprātīgi oficiāli. Ja? Mēs viņu saucam par ciemiņu, bet viņa nāk un mēģina kaut ko mums palīdzēt. Un viņa saka, ko es darīšu visu dienu ar kaķu runāšu, es labāk nāku ar jums parunāju, paskatos, kā jaunās meitenes strādā un palīdz kādos darbiņos. Tas ir, tāda. Tā, ko es gribētu jums iedvesmai palasīt? Varbūt jūs jau zinat, jo tur ir arī iekšā pētījumi diezgan daudz rakstīti. Ja jūs, piemēram, gribat kādus datus vai tā kā es jums arī izdevus materiālus nedodu, tad jūs noteikti varat apskatīties ir sociālā uzņēmējdarbība.lv mājaslapa, kur jūs varat iedvesmoties. Tur ir šo sociālo uzņēmumu piemēri aprakstīti, ir aprakstīti pētījumi un ir aprakstīts arī, kas notiek Latvijā. Un tad vēl var atrast tādus starptautiskos arī runātājus un aktīvistus un papildus informāciju no sociālās uzņēmējdarbības fóruma, kas bija tagad. Tur ir visi arī iepriekšā fóruma pieredze. Tā kā tas jums ir iedvesmai palasīt, ja? Tad pie reizes jums izdalīšu arī nelielu informāciju par mums. Tā kā, ko es vēl gribēju? Ko es jums gribēju teikt arī? Sociālajie uzņēmēji ir ļoti atvērti, un ja jums kādreiz ir kādi, tiešām vai jautājums, vai, piemēram, ir kādreiz, es nezinu, es nevaru apsolīt par visiem, ja, ka viņi būs gatavi skriet, mentorēt un ņemties, bet atbildēt uz jautājumiem vai kādām, viņi vienmēr ir atvērti, jo, piemēram, mēs arī tāpatās, kā mūsu uzņēmums arī auga. Mēs ļoti daudz ko nezinājām. Mēs uzrakstījām sarakstu ar visiem cilvēkiem, ar kuriem likās, es ar viņu kādreiz gribētu sarokoties. Vienkārši gājām, prasījām kontaktus Latvijā, var iegūt caur vienu cilvēku, tā kā mēs esam ļoti mazi valsts. Un ejiet vienkārši prasiet, ja jums ir jautājumi. Un cilvēki ļoti atsaucīgi, un viņi arī palīdz. Tā kā, esiet atvērti. Un tad tā kā viss. Es gribu vēl pateikt to, ka principā es esmu 4 bērnu mamma. Tie ir mani bērni. Tas ir tas, kas man palīdzēja apgūt arī, kā teikt, menedžmentu. Tā kā tas ir ļoti, ļoti, ļoti jauki. Un pati es esmu mācījusies matemātiku doktorantūrā, tas, kas arī man ļauj domāt, kā teikt, sistēmās, analizēt un visu. Un tas, pateicoties tam, man liekas, bet tāda uzņēmējdarbība tiešām tas ir tas, kas man sirdī tuvs un strādāt ar cilvēkiem un projektiem, tā kā tas man patīk. Tā kā jūs arī kontaktēties ar maniem, ja jums kādreiz kāda nepieciešamība jautājums vai tā kā mēs esam atvērti. Jā. Paldies! Jā. Liels paldies Solvitai, Lielūgas pārstāvei. Paldies! Paldies liels. Un varbūt ir kādi jautājumi? Jā, jautājums noteikti, jā.
es vēl pievienošu klāt mums konfektes, grāmatu un arī par mums nedaudz. Super, paldies. Jo, ka es skolas laikā es neuztaisīju savu uzņēmumu, ja, tā kā beidzot uztaisīju. Tā kā paldies. Nu jā, droši jautājums varētu prasīt un tā. Labi. Varētu arī rakstīt. Jā, labi, paldies.